Marci. Es gribu tagad uzsaukt īpašu tostu. Elziņa, čurīklī. Tā Marta jau ir pusruna, ko tu man izņem no mutes. Labi, es paceļu glāzi par Zigrīdu. Oi, par Zigrīdas kundzi. Es domāju, ka es nemelošies, runāšu visu mūsu vārdā, ja? Tā, Zigrīda mūs visus savāca. Viss apvienoja kā vienā ģimenē. Uz darbu mēs nākam ar prieku, jo te valda sirsnība, siltums, atticība. Vārds sakot, es gribu teikt, viņi mums visiem ir tā kā tāda gādīga mamma. Paldies, bet vai tikai neglēmo par daudz? Zigrīd, par to mammu. Neviens tev nedos 40 gadus. Jebag, ne. Nē. Nu? Paldies. Valdēzi apskaties, kas tur ir. Un aiztais durvis. Nē, nu kur nu 40? Tak nē, vai ne? Fui. Es laikam izgāzos, vai ne? Man nevajadzēja pieminēt viņas gadus, tas Zigrīdai skaidri nepatika, nu? Es jau varu pielikt savu punktu. Tā iet, ka pārcimšas ar komplimentiem. Paklausies, nu ko mēs gal galā uztraucamies, ko? Vai, būs jau labi. Tu zini? Tā nav man lielākā bēda. Nu? Es par meitu. Sandī? Nu? Oi, kauns runāt mut nevaras. Taču, zini, es visu mūžu esmu Sandijai mācījusi, es tikumīgi dzīvo godīgi. Man viņa klausīja. Tagad sapinusies ar vienu precētu vīru. Vairs jau pat īpaši neslēpjas. Mīlestības ceļi ir neizdibināma. Zināt, kā sirds sāp, man tāds sajūta, ka te man apkuņem cietā. Ha! Svilpasti, es tev saku, nu ritīgi svilpasti. Es pēc ilgiem laikiem viņai lūdzu, Sandī, meitiņu, nu atnāc taču mammai vienreiz pretī. Vēl tu aiztaisīji durvis. Tu domā, ka viņa klausa? Viņa smejas. Viņa saka, mamma, tumsā ir vislielākās iespējas, ka tev kāds piespiež pie krūts. Tas ir pie vestes, jā, piežmiedz. Nu tā. Oi. Šitais pagalms nebūtu nav labāks par mūsējo. Vakarā tādi paštumši gaņģi. Šausmas. Kas tur bija, Elza? Ko neredz? Vajag nodzēst gaisu. Jēzus, tagad man neviens līdz rīta gaismēk. No šeienes ārā vairs nedabūs. Ko tu tur redzēji? Vajag saprūt gana gāju. Ne, tur stāvēja kāds. Elza, nu varbūt kāds dzērājs. Nu redzēja gaismu kompāniju, nu. Nē. Nu labi, šonakt tu nakšņos pie manis, labi? Nu redz. Un vēl saka, ka starp sievietēm nevar būt draudzība. Nu, jūs abas kā māsas divas. Tur nāk kāds. Labvakar. Labvakar. Ko jūs tādi? Sandi, meiti. Viņš tev nesabiedēja. Kas tad? Es tu nemanīju nevienu gar mūsu pakšiem nodājumu. Jā, bija divi. Spalvu skumbri sacēluši noskaidroja attiecības. Tavai mammai likās, ka mums gar logas lamstās kāds ļauns cilvēks. Varbūt konkurence, kas tikko aizgūt progresīvās metodas no salona zēja. Ko nejūt pārbaudīsim, lai logi nepaliek vaļā. Jā, skursteņus arī aiztaisiet citi. Tiešām nedrīkst zaudēt humoru izjūtu. Bēles ir lipīgas. Ne, man nebūtu smiekli nenāk. Dīna, tu arī teiks, ka tu neko nemanīji.
Labi, mamma, ejam vai kā? Vai tu varbūt gribi tās kafijas? O, reku vēl tu tortas gabals arī Nē, palicis. paldies. Randiņš, uzmanīju. Iespējams, es gaidu zvanu, mamma. Es tev Nu, sapratu. ko var čamāties, ej? Tu vari iet. Elzi, ja tu gribi. Nu, mēs jau visi laikam visi kopā. Nē, paldies. Jūs tiešām varat iet. Mēs ar Valdu pēc tam te visu novāksim. Kapteinis pamat kuģīt pēdējais, kad visa komanda drošībā. Paldies. Čau. Ātā. Uz redzēšanos. Visu labu. Tu taču nevienu nebija, vai ne? Man šķita, ka tu esi drosmīgāka. Asbesta vecene. Piedod, ka es esmu atklājusies kā vārīgāka pūtne. Tas man ir pārsteigums. Tagad es zināšu, kā padarīt tevi padevīgu. No sākuma sabaidīšu ar kaut ko neredzamu. Un pēc tam Atvainošana. Man te tārba ar produktiem palika. Labi, ka paspēji. Vēl mirklīts un būtu par vēlu. Ņem. Es patiesībā varēju paņemt arī rīt, bet man tur kaķim zivtiņas. Tamāriņa tik garšīgi barojas, kādreiz gribētu pie tevis piešancēt par unču. Eju! Visu labu. Tagad runās. Tamāra taču saprata. Domāju gan, ka saprati. Kurš tad vēl nav sapratis? Varbūt nav pareizi, ka mēs kopā strādājam. Tāpēc jau es arī ikdienā uzsveru mūsu lietišķās attiecības. Un tagad es gribu tevi kā lietišķi samīļot. Labi, beidz, nemaz nepieliek. Tikko vēl gribēju iet pie Tamāras par runci. Nu, ja tu man atsacīsi dienasčo mīlestības deviešanu, paņaudiet kādu žāvētu strīmalu. Es vienkārši nevarēju sagaidīt, ka viņi visi aiztīsies. Meitenēs! Dod. Vajadzība liela. Oi. Šausmas, meitenes, šausmas. Nu, varbūt vajadzēja izsaukt policiju. Policija, kāpēc? Kas tad atkal? Es nevaru nomierināties par vakar. Elziņ, nu pieņem, ka tev ir gadījies redzēt spoku. Nu, nelaimīgi mīlētāji gars. Vienreiz atraidīts, iedzērs indu, tagad klīst dievu nepieņemts. Joks. Tas taču joks bija. Pret spokiem es zinu lūkšanas un zīmes, bet te bija dzīves. Bet tad jau labi. Dina, tā puķa izskatās pēc tupeņa. Vismaz skaisti ziedēs. Nu, nezinu. Vienu klientu uzdāvināju. Teica, ka esot tropu anemonu, augot vulkānu pakājienu uziedot īsi pirms izvirduma. Nu, to mums nepieredzēja. Bet tas vīrietis. Smaku nejuti. Īstam vīrietim esot jauoši drusku pēc zirga. Nu, tagad beidzot šajās telpās dzird runājumu par riktīgiem večiem. Savādāk tikai par ercu kungiem, kreiču kalpiem. Labrīt, Valdi. Labrīt. Dina, jaunā zvaigzne telefons nokarsis, visi laužās tikai pie Dinas. Ķēķī pēc jauna zupas vienmēr pastiprināt interesi. Bet pēc tam atgriež pie vecās labās karbonādes. Dina varbūt bija tikpat populāra arī starp skolotājiem, ko Elžuka. Bet kas notiks, ja viss skolmeistars sāks likt kārtas? Ko? Tu ar vakar kādu redzēji? Arī šodien. Te taču katru dienu staigā garām. Tā jau ir. Elžukas emocionāla kundzīte. Un vai te tas ir kaut kas slikts?
Lai gan droši vien. Ja jau tu visu laiku tā nepārtraukti centies iedziļināties, saprast un palīdzēt, nekas labs jau tur nesanāk. Paklau, te tu saki, ka tās saknes tomēr labāk apcept, ja? Nu, noteikti. Bet kam tad es visu to šmorēšu? Sandina no saites ir vaļā. Man vienai pašai nepatīk pie galda sēdēt. Labi, tu atnāks pusdienās pie manis. Divi tā būs jautrāk. Tā, Māriņa. Tev ir zelta sirds. Paklau. Nu. Bet es drusku tomēr par to Valdi. Nu, kā tev likā? Kas ir? Lai Valdes iziet pagalmā. Tur viņam vēl jābūt. Kam? Tam! Mierīgi, Elza. Es pat iziešu mierīgi. Šī Flēra, Džu, Kaledoniet otrā, Sol, Inerma, Aurora. Un kuru tad jūs puikam pašam vislabāk patīk? Argo lakstojas ap Solu, bet viņai tie papīri, ziniet, ir par naudu uztaisīti. Sola nav eleganta. Dažreiz viņai nāk ārā pilnīgi tādas tirgus bābes manieres. Es taču nedrīkstu pieļaut, ka ar sliktu eksterjeru pēcnācējiem tiek sacūkot mūsu Argo biogrāfiju. Redziet, ja mēs tagad izvēlēsimies variantu apskatīt katru meiteni atsevišķi, tas būs ilgāk. Ziniet, es esmu ar to rēķinājusies. Jā, pagaidiet. Man ir līdzi Argo horoskops. Tik atbildīgā reizē mēs nedrīkstam rīkoties pavirši. Cilvēki tie pārojas kā pagadās, un tāpēc jau, ziniet, pasauli iet šrejā. Jūs puikam tā ir pirmā kāzošanās? Nē. Mūsu kavalierim ir laba slava. Līdz šim visi bērni ir kā no kataloga. Argo dēļ ap mums luncinās pat tādi priekšnieki, kurus parasti dabū redzēt tikai pa televīziju. Jā, vienam departamentu direktoram ir jauna kucīte, un tā kā uzburta. Un tas direktors grib, lai jūs Argo ar to viņa kucīti. Jā, pilnīgi traks, ziniet. Nes man konfekts un puķes manam vīram vienreiz atstiepa pat armaņjaku. Droši vien, ka kāds biedevs par kukuli. Bet nē, te nav lētā bodīte. Un mēs taču esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinām. Nu, kā jums liekas? No kura gala sāksim? No šī? Ja? Pagaidiet. Es aizmirsu diktafons. Ir jābūt visam smalki fiksētam, lai es arī vīru varētu turēt lietas kursā. No šeit runātā nedrīkst pazust ne zilbīte. Labi. Tā, lūdzu, runājiet. Te esot pirmīt ielīdz kāds bombzis? Laikam. Neredzēji? Nē. Ko tu man visu laiku izprašņā? Labi. Sāk uzreiz, ko tu gribi? Kādas gudrības tu centies ielīt mūsu nākotnes tukšajos pauros? Latviešu valodu literatūru. Dzenīši ar lapatiku mācās meža gramatiku. Kādēļ tu meti pie malas? Gaismas nesamos grozus un saistījies ar tumsas spēkiem? Nu, tu zini, ikvienā cilvēkā ir gan tumsa, gan gaisma. Un sev tīkamāko var izkopt jebkurā vietā atrodoties. Dusmas maitā skaistumu. Neķer, beķer. Škits runci. Tu paskati, cik tu manīgs, ko?
Arī apķērīgs. Redz, cik man garas rostas, ko? Tas īsāks, kad Zegrīda zinās. Ko tu zini? Varbūt man saimniece lika noņemt personālu morālo provi, tā sacīt. Tad jāievelk vēders, ka tikai drīz nepienāk mūsu kārta. Jā, gaida maisu. Tu ļoti labi zini, cik Zigrīdai ir dzelžais tvēriens. Un jā, kas? Vai es vainīgs, ka man patīk vienas profesijas dāmas, ko? Kuras? Tamāriņa. Došeņka, izliec man. Kārtis, ko redzēsi? Skolotājs parādīsies, kā mans liktenis. Jā, esmu pāraudzināms līdz bezgalībai. Īsts pedagogs sapnis. Ko nu, tu esi pāraudzināts, to mēs redzēsim, kad saimniecei apniks gaidīt pie mašīnas. Jā? Nu, ja tu melo, tas skaties! Žip un rai, lido. Tu turies labāk tālāk no valda. Nedod Dievs. Dina. Kaut gan tu skaities Zigrīdas aizbilstamā, bet ja viņi pamanīs, ka tu un valdes... Nu, nepamanīs. Nu, vienkārši nebūs pamata. Nu, parādi man savu roku. Roku? Jā. Šito? Šito, jā. Nu, redz. Nu, redz, te ir tā līnija, ko zīlnieces manto cauri paudzēm. Kāda viņa skatās? Nu, redz tas. Kā mazs tīvs matiņš iet no pirkas galu uz leju, redzi? Redzi? Man arī tāda ir. Nu, Dina ir izteiktāk. Nu, man taču sastrādāt roku, tur vispār nekā vairs nevar redzēt. Paklau. Dina, vai tavu vecāmāt pat tiešām bija tik laba zīlniece, kā to skandina mūsu salona reklāmā? Nē, vecāmām nezīlēja, vecāmām ārstēja. Tad viņai, Ar skaidru ūdentiņu novot. nu, bet tad viņai noteikti bija kādi vārdi. Bija, bet es neatceros. Dina, bet tu tā, ka tiem vārdiem varētu labāk pelnīt nekā to zīlēšanu. Bet, tā ir pārāk liela atbildība. Ne? Tie viņi balto. Tu domā, ka te ir kāda māžošanās, ko mēs te darām? Ka es cilvēkam lieku kārtas, man liekas, ka viens otrs pat vispār vairs neelpo. Jai bogu. Tais bildiņās iekšā ir pilnīgi viss dzīves situācijas rakstur. Jā. Pilnīgi viss. Jā. Es gan cilvēks uzreiz brīdinu, ka kāršu izlikšana dzīvē neko negroza. Mēs iegūstam informāciju par iespējām, bet tālāk vienalga katram jācīnās pašam ar saviem spēkiem. Mīļā, bet katrs tak cer uz to brīnumu nojiņu, kas atrisinās viņa problēmas. Samaksās dzīvokli, izārstēs dzērāju vīru, iekārtos labā darbā. Nē, mīļās, katrs cer uz to brīnumu. Katrs. Desmit minūtēs tiksim cauri. Tas ir pārāk īs laiks brīdis, lai nopietni iedziļinātos problēmā. Es tur ko diži iedziļināties. Es vienkārši gribu zināt, vai tas Svoločs nāks atpakaļ. Kad samitām mēs kopā draudzenes vienā balsī teica, Anna, viņš ir baigais mākulis, kāps virsū jebkurai, kurai sviests mutē kūst. Ļoti interesanti pavērsieni. Jā? Kad viņš drātēja mūsu tirgus direktori. Es domāju, labi, neko, nav ziepja gabals, nenodils, varbūt man iedos labāku vietu. Nu, es jau stāvēju uz stūru, kur visi iet garām. Bet tagad, kopš tas kuilis ir sasities ar policijas sekretāri, tirgus direktori iebāž mani pie humpalām. Mani, kas tirgojās ar smalku preci, ar mango, ar kivi, ar šampūniem, man iebāž lupat rindā. Tur taču plikadīts grozās, tur nekā nav. Tur šitā jāskatās, ka kaut ko nenozog. Tā, ko tad rāda kārtis? Jo, melns no vienas vietas. Nu, kas melnai krāsai vainas? No melnā auduma tiek gatavot viscēlākie vakardarbi, man mīļā. Bet man kārtas saka šai jaunajai skaistajai būtnei. Vajadzētu padomāt par savu veselību. Ko? Viņš man kāds zarāzi atnesis mājās? Par mīļotā vīrieša tikumību kārtas man neko neliecina. Bet tās rāda, ka jūs neesat 3 gadus bijusi atvaļinājumā. Točno 3. 3 gadus neesmu bijusi. Ej kā vadis sienā. Tirgus ekonomika, vārgos izspļauj un nesaviebjas.
atvaļinājums. Man no rīta iztaisa abortu. Es jau vakarā stāju apelsīnu kastes. Nu, bet vienmēr jūs nebūsiet jauna un spēcīga. Tāpēc nevajadzētu pret savu veselību izturēties tik vieglprātīgi. Nevajag moralizēt. Tā kā man muterīt. Vā. Būšu vecs, tad redzēs. Es tagad esmu jauna. Man asinis vārās. Es nevaru gulēt ar spilvenu uz vēdera. Es palikšu traka. Es pakāršos, ja viņš nenāks atpakaļ. Kurš man mīļā? Kurš? Viņš atnāks. Man tik jūs jābrīdina, ka viņa ceļā gadīsies neviena cita sieviete. Lai, kā tikai atgriežas. Nē, nu jūs man tagad akmeni noņēmāt no sirds. Dievu godu vārdu, jūs esat kolosāls zilnietis, kolosāls. Nu. Paldies. Lūdzu. Vienkāršāk sēs izteiks, mīļo saimniecību. Zin, liekas, ka es beidzot esmu patiešām savā vietā. Nevienam nav jāatskaitās. Es varu plānot, rīkoties, būt tikai mazliet vairāk naudas. Es nepārklausījos. Kas man vēl nesen pagātnē mācīja, ka vajag būt pateicīgam par to, kas mums ir dots, un liktenim paldies sacīt. Saprot, laiks tik ātri skrien uz priekšu, ka man gribas dzīvot straujāk. Tādā gadījumā varbūt aizlaižam uz taviem laukiem? Tu tiešām to vēlies? Pie pilnas jēgas un saprašanas. Tu redzi, mani radi, tas ir mana mamma un brālis, viņi ir diezgan vecmodīgi, un ja mēs tur ieradīsimies abi divi kopā, tad viņi sapratīs, ka... Tev kaut kas šādā uzskatā nepatīk, mīļo saimniece? Es tev lūdzu neuzrunā man tā. Izklausās bez maz vai kā mīļo mātu, un tad es tiešām jūtos, ka es būtu mazgatīgo pavadusi. Tas notika ar viņas 100% piekrišanu. Varbūt brauksim mājās? Izklausās pēc nepiedienīga piedāvājuma. Man patīk sievietes, kas prot sadzirdēt arī neizrunātus vārdus. Ķēmi tādi. Man reizēm šķiet, es kuģis esmu, un grozīgs vējš man burās pūš. Gan likteņa dotu krustu nesu, gan bezmērķīgi paiet mūžs. Gan esmu svēts, gan esmu grēcīgs, varbūt, ka esmu brālis tavs. Gan esmu svēts, gan esmu grēcīgs, varbūt, ka esmu brālis tavs. Gan esmu svēts, gan esmu grēcīgs, varbūt, ka esmu brālis tavs. Gan esmu svēts, gan esmu grēcīgs, varbūt, ka esmu brālis tavs.